Daudz cilvēku iedomājas, ka viens mežā nogāsts koks, tas ir tikai kārtējais baļķis. Cilvēki neaizdomājās, kas no šī baļķa patiesībā vēlāk sanāk. Jo viens zāģbaļķis vēlāk pārtop dažādos produktos, kā piemēram zāģmateriālos, briketēs, granulās, skaidu plāksnēs, un to visu jūs varat redzēt meža parka estrādes telpās, kur ir izstāde iepazīsties koks. Šobrīd mēs runājam par vienu priedes zāģbaļķi, par vienu priedi, kas ir nogāsta Latvijas mežos, un tas ir ilgs process, kamēr šī priede pārtop citos produktos. Piemēram, viena priede pēc nogāšanas tiek nogādāta zāģētavā. Zāģētavā šo priedi sašķiro, tālāk izzāģē no šīs priedes konkrētus zāģmateriālus, un šī priede pēc tam jau zāģmateriālu veidā nonāk pie kārtējā cita ražotāja, kurš no šīs priedes, no šiem zāģmateriāliem ir radījis pavisam citu jaunu produktu, šajā gadījumā māju, un mēs pat neiedomājamies, kā mēs šajā visā procesā esam bijuši iesaistīti un kā mēs ikdienā izmantojam šo vienu priedes zāģbaļķi, kas bija kādreiz zāģbaļķis, kas tagad ir tapis dažādos produktos. Lai izprastu procesu, kā zāģbaļķis pārtop zāģmateriālā, šobrīd mēs esam nonākuši Stora Enso uzņēmumā, kas ir viena no lielākajām Latvijas zāģētavām un pieņem zāģbaļķis no gandrīz visas Latvijas teritorijas. Un te jūs redzēsiet, kā zāģbaļķis atvests ar kravas automašīnu, uzkrauts uz šķirošanas iekārtas, vēlāk jau atstāja šo rūpnīcu sapakots skaistās kastēs kā zāģmateriāls. Stora Enso Latvija ietilpst starptautiskā grupā Stora Enso, kas nodarbojas ar koksnes produktu celulozes, papīra, iepakojuma, materiālu ražošanu. Tieši šis uzņēmums ietilpst koksnes pārstrādes biznesā, kurš apvieno vairāk kā 20 uzņēmumus, kuri atrodas lielākajā daļā Eiropas valstu. Launkalns koksāģētava, kurā mēs šobrīd atrodamies, ietilpst Baltijas ražošanas grupā. Mēs šķirojam gan pēc garumiem, gan pēc restumiem. Kā arī vēl viens process, kas šeit notiek bez šķirošanas, tā arī ir koku pieņemšana, kas arī ir būtiski piegādātājiem, lai saņemtu atlīdzību par pievērstiem kokiem. Un tas viss notiek vienlaicīgi ar šķirošanu un pieņemšanu. Šobrīd tieši ir tas sezonas apjomīgākais brīdis, kad visvairāk koki tiek ievesti. Vidēji mēs dienā nošķirojam ap 2000 kubi, kas varētu būt stundā, rēķinot 500 kubiem stundā. Pieņemšanu veids neatkarīgi operatori, lai nodrošinātu kvalitīvu pieņemšanas procesu, nevis tā kā mūsu uzņēmuma interesēs. Mēs esam tikuši līdz zāģēšanas procesam, redzam baļķi, no baļķu šķirošanas līnijas tiek padoti uz zāģēšanu, baļķi tiek padoti pa vienam, tālāk seko mizošana, un jau šeit redzam, tātad baļķi pa vienam tiek padoti zāģīgi. Tālāk, cehā ejot, redzēsim tātad šķirošanas līniju, kur dēļi tiek atdalīti centrālie no malu dēļiem un gala rezultātā sapakot jau kaltas pakās, kuras tālāk jau tehnoloģiskā procesā nonāk kaltēs. Pēc kaltas seko sausā šķirošanas līnija, kur mēs šķirojam materiālu pēc garumiem, pēc kvalitātēm un attiecīgi pakojam transporta pakās, kuras tālāk jau tiek nosūtītas klientiem. Ja baļķi atved līdz rūpnīcai un mēs uzreiz to ņemam zāģēšanā iekšā, tad 2 nedēļu laikā materiāls var būt jau līdz klientam aizvest. Mums ir svarīgi arī apzināties, ka patiesībā ražojot vienu konkrētu produktu kā zāģmateriāli, nav tā, ka tas ir vienīgais produkts, kas saražojās. Jo mums ražošanas procesā rodas dažādi citi blakus produkti, kā piemēram skaidas, šķelda un mizas. Un ja kādreiz tas tika uzskatīts par atkritumu, tad šobrīd mēs ļoti aktīvi izmantojam visus šos produktus. Būtībā kokrūpniecība šobrīd ir bezatlikuma tehnoloģija. Kokzāģētavās un pat mūsdienās tiek izmantots pilnīgi viss materiāls. Tātad sāksim jau to, ko kādreiz uzskatīja par atkritumiem, tas ir miza. Miza tiek izmantota apkurei, siltuma ražošanai. Tātad mēs paši izmantojam savā katla mājā, un lai varētu apgādāt ar siltuma kalpes nodrošināt. Tālāk skaidas, kas arī gadus 10 atpakaļ varbūt skaitījās atkritums un viņas noraka karjeros, bet tagad ir ļoti daudz Latvijā attīstījušās ir šīs granulu rūpnīcas, kas no skaidām ražo koksnes granulas, kuras arī izmanto apkurei.
Un pat pēdējā laikā aizvien vairāk un vairāk izmanto arī Latvijā, ne tikai kaut kur ārzemēs. Vēl viens no blakus produktiem būtiskiem tā ir šķelda. No šķeldas pārsvarā tātad tas tiek izmantot celulozes ražošanai, un tālāk jau viņi pēc tam atgriežas kā daļa atpakaļ Latvijā, gan papīra veidā, gan, teiksim, kartona veidā. Un, kā piemēram minēt, ka Stora Enso grupā ietilpst uzņēmums Stora Enso Packaging, kurš no, teiksim, kartona ražo gofrētā kartona kastes. Dažādas gofrēta kartona izstrādājas, varbūt tas būtu korektāk teikt. Zāģmateriāla ceļš no zāģētavas var būt ļoti dažāds. Daļa šo zāģmateriālu tiek nosūtīta uz ostām un tālāk ar kuģiem nonāk citās valstīs, bet liela daļa paliek tepat Latvijā. Un mēs jau no šiem zāģmateriāliem gatavojam citus tālāk apstrādes produktus, ar kuriem ļoti lepojamies. Un kā viens no piemēriem ir Dores fabrikas, kurās top lielas un skaistas mājas. Un tālāk jau mēs eksportējam nevis zāģmateriālus, bet šīs mājas. Saņemam patiešām glīti iepakots zāļmateriāls, kas ir bieži vien vai nedaudz nožāvēti vai vienkārši zaļi, kurus mēs tālāk ņemam un paši žāvējam. Jo mūsu tehnoloģija prasa to, lai tas koku materiāls būtu izžāvēts līdz 12%, lai viņš varētu iet tālāk un kļūt par kādu no mājas sastāvdaļām. Tas, ko mēs esam mainījuši esam to priekšstatu to, ka tīri koku mājām, guļbūvēm ir jāizmanto tikai masīva baļķa. Masīvas baļķis, mēs izmantojam līmēto materiālu. Līdz ar to mēs ietaupām tos meža resursus, kas ir vajadzīgi, ir tāds viens mājas saražošanai. Līdz ar to nevajag nocirst 1 hektāru mežu un atlasīt kaut kāds 5-6 baļķus, izmantot no katra baļķa kaut kādu daļu no dēļiem, lai saražotu māju. Tas, kad mēs spējam uzražot savā, tas ir jāpasaka paldies, vai ir tā attīstībai, kad izdomāt tādu līmbrus, jo līmbrus tas ir tāds salīmēts koka klucītis, kurš vairāk, kuram noteikti daudz tādas svarīgas lietas kā rukšana, ko cilvēks nevar paredzēt, un līdz ar to tu neparedzot šādu lietu, tu bieži vien to māju vari vai nu salauzt, vai vienkārši tev ir jāuzmanās no tā, un šajā gadījumā, ja mēs ražojam no līmbrus, tad tu viņu vari savienot ar stiklu, bez bailēm, tu vari savienot viņu ar betonu, arī bez bailēm, un ar to tu vari spēt arī daudz dažādas sarežģītus tādus juvelieru tipa mēsgulus var viņai tā kā piedāvāt, nevis piedāvāt, bet tā kā izveidot no viņas. Un tas uzreiz ir interesants ar arhitektiem. Mūsu mērķis arī ir eksportā, bet mēs esam ļoti priecīgi, ka Latvijā arvien vairāk un vairāk tie projekti top šeit un kad daudz dažādi klienti arī izvēlās mūsu produkciju. Bet galvenie mērķi tirgi ir tie, kur koku pazīst jau sen, kuriem ir savu meža resursi, bet viņi bieži vien ir apstājušies kaut kādā ražošanas ciklā, ražošanas attīstībā. Un mēs esam ļoti pieprasīti, esam Francijā, esam ļoti pieprasīti arī Vācijā. Tāpat Norvēģija ir savā veidā varbūt mūsu tipa guļbūvēm, ko mēs ražojam no līmētā materiāla, ir ne tik daudz pieprasīti, bet citi, kas ražo no masīvā, ļoti pieprasīti. Un arī bijušās Krievijas federācijas valsts, tās ir tā vieta, kur arī ir mūsu materiāls ļoti, ļoti pieprasīts. Lai labāk izprastu Latvijas mežsaimniecību un visus procesus, kas notiek ar koksni un tās pārstrādi Latvijā, es aicinātu ikvienu apmeklēt izstādi, iepazīsties koks Meža parka estrādes telpās un paši savām acīm redzēt un dzirdēt no gida stāstītā, kā tieši no mūsu Latvijas koka top unikāli un pasaulē ļoti pieprasīti produkti. Izstāde ir atvērta katru sestdienu no 11 līdz 6. Arī darba dienās jūs varat apmeklēt izstādi iepriekš piesakoties mājaslapā www.koksirlabs.lv. Izstāde Iepazīsties koks tika atklāta 2012. gada 3. martā, un gada laikā to apmeklējuši vairāk tūkstoši apmeklētāju. Izstādē apmeklētājus iepazīstinam ar visu mežsaimniecības procesu, sākot no meža stādīšanas līdz pat koksnes rūpnieciskai pārstrādei. Kopumā Meža parkā savu produkciju izvietojuši vairāk kā 40 Latvijas meža nozars uzņēmumu. Izstāde apmeklētājiem būs atvērta visu 2013. gadu.
Tas arī šoreiz viss. Vēl tikai novēlam visiem mūsu skatītājiem saulains un jaukas lieldienu brīvdienas.